Šodien man ir tas gods pārstāvēt dzīvnieku aizsardzības biedrību Četrkājanie draugi, kuru nodibinājām 2013. gadā, un šogad mūsu biedrība marta mēnesī svinēja 10. gada dienu. Mūsu biedrības galvenais mērķis ir dzīvnieku aizsardzība, sniedzot palīdzību cietušajiem un vardarbībā nonākušiem dzīvniekiem. Bet tomēr pats galvenais mērķis ir novērst nekontrolētu dzīvnieku vairošanos. Un tāpēc biedrība darbojas pēc programmas Noķer, sterilizē, atlaid. Mēs izveidējām šo biedrību, lai sakārtot Dobeles novedu vidi un apkārt esošās kaķu kolonijas. Milzīgs un sirsnīgs paldies Inesei, kura novirzīja ziedojumu mūsu biedrībai. Un, protams, ka šī ziedojuma mērķis ir skaidrs, tiks turpināts mūsu iesāktais darbiņš – kaķu sterilizācija un medicīniskais nodrošinājums. Mēs kopā katrs varam daudz ko palīdzēt. Viens cilvēks kaut vai ziedo, kāds kādu pabaro, cits sniedz pagaidu mājas, kāds uzņem pie sevis mājās. Bet kopā mēs esam viens vesels. Labais vairo labo. Šo projektu es izvēlējos realizēt, jo dzīvnieku atbalsta tēma man ir ļoti svarīga. Tāpēc par šo ziedojumu pastāstīju saviem kolēģiem, kuri bija ļoti atsaucīgi un palīdzējuši realizēt. Dzīvnieku tēma, īpaši kaķi, man ir ļoti svarīga, jo tā ir mana dzīves sastāvdaļa. Tāpēc es vēlos viņus, lai viņi vienmēr būtu pabaroti, viņiem būtu siltas mājas, un viņi justos laimīgi mūsu sabiedrībā. Viena cilvēka ietekme ir ļoti liela un plaša, var palīdzēt gan biedrībai, gan bez mājas palikušajiem kaķiem. Es esmu devusi vairākiem kaķiem mājas, tāpēc aicinu jebkuru iesaistīties un palīdzēt. Kopā mēs varam paveikt daudz.